Piektās paaudzes Kia Sportage iznāca 2021. gadā. Tātad pienācis laiks modernizācijai, jeb tā sauktajam faceliftam. Jaunākais Sportage aizvien ir 5 durvju automobīlis ar benzīna, dīzeļa vai hibrīda dzinējiem un abu veidu piedziņām. Forum Auto tādu spēkratu piedāvā sākot ar 28 500 eiro degvielas versijā vai par 34 300 eiro, ja braukšanā pastiprināti piedalās elektriskā vilkme. Ekskursijā pa jauno Kia Sportage mūsu gids šodien ir KG Knutsona Latvija pārdošanas komandas vadītājs Artūrs, kuram vecākas paaudzes Sportage savulaik kalpojis kā darba auto. Ja mēs paskatāmies uz automašīnas priekšējo dizainu, tad noteikti vienaldzīgos neatstās priekšējo lukturu forma. Man personīgi ļoti patīk un visticamāk ir ļoti augsta gaismas efektivitāte. Sportage ne tikai atvadījies no bumeranga formas lukturiem, bet arī ticis pie jauna dizaina bamperiem, citādiem riteņu diskiem un retušētiem LED aizmugurējiem lukturiem. Ko mēs redzam bagžnieku nodalījumā? Tātad ir bagžnieku pārvalks. Patīk, kad ir iestrādāta šī te līnija, pa kuru vadās bagžnieku pārvalks. Tas ir ļoti ērti. Varam ietilpināt gan koferus, gan ceļojuma somas, gan Rīgas atslēgu. Kad bagāžnieks aizvērts, šķiet, ka Kia aizmirs uzstādīt aizmugurējā stikla slotiņu. Patiesībā tā, gluži kā dažiem Range Rover, paslēpta spoilerī stikla augšmalā. Ja mēs ejam tālāk, aizmugurējā loga tests, un mēs redzam, ka aizmugurējais logs attaisās pilnībā vaļā. Tests ir izturēts. Līdz ar ārieni pilnībā izmainīta paneļa arhitektūra, kas apvieno pārbaudītus risinājumus un inovācijas no dārgākiem Kia markas SUV-iem. Pirmās sajūtas iekāpjot automašīnā ļoti ērti, patīkami ir jaunā stūres forma, kas nav pilnībā apaļa, bet ir šie te abi nošķeltie stūri. Tātad, manuprāt, ja ir jāpārvietojas kaut kādās mazās vietās, var arī diezgan ērti satvert stūri, ļoti ērti manevrēt. Ļoti patīk, kad Kia ir saglabājis klasiskā tipa automātiskās atrumkārbas pārslēgu. Tātad var ļoti ērti variēt starp ātrumiem. Un trešā, manuprāt, viena no svarīgākajām lietām ir šī klimata kontroles zona, kas ir ļoti veiksmīgi ieintegrēta panelī, bet tāpatās mēs varam regulēt klimata kontroli droši, tātad braucot, varam pārslēgt šos te klimata kontroles grādus ļoti, ļoti ērti. 1,6 litru turbodzinējs attīsta 150 dzirkspēkus, kas šķiet pilnībā pietiekami. Tā automašīna brauc ļoti plūdeni. Tā sajūta ir tāda, ka tu pirmkārt nedzirdi motoru, tu nedzirdi nekādus ārējos trokšņus. Daudz klusāka nekā iepriekšējais modelis. Kia ziņo, ka modernizētajā Sportage īpaši uzlabota priekšējās balstiekārtas amortizācija un pievienota papildus skaņas izolācija. Gaitas ziņā es teiktu, ka viņi arī ir uzlabojuši amortizāciju. Var just, kā priekš Latvijas ceļiem šī automašīna absorbē visus šos ceļu nelīdzenumus. Gan stūres darbībā to var just, gan pašā piekarē. Lai gan ekrānu kopējais laukums panelī ir teju trīskāršojies, Kia Sportage palicis saprotams un vienkārši lietojams. Jo tu iekāp un tu vari sajust šo sajūtu, kad viņi ir paredzēta priekš autovadītāja, jo viss ir pārskatāms, pat vairāk nekā pārskatāms. Daudzām funkcijām joprojām ir fiziskas ieslēgšanas pogas, un par papildus maksu var uzstādīt arī head-up displeju. Bet kā mūsu Kia gids justos Sportage aizmugurē? Es esmu 1,90 m garš, šobrīd sēžu tā, kā es būtu sēdējis priekšā. Tātad mēs varam redzēt, ka kāju vieta ir pietiekama un galvas vieta ir ļoti daudz. Tas, kas man patīk, tas, ka durvis atvarās ļoti plati, tātad ir ļoti ērta arī iekāpšana. Es domāju, ka ar šo automašīnu 4 cilvēki var pilnīgi noteikti ļoti ērti braukt. 5. Droši vien, ka vajadzētu būt mazākam vai bērnam. Tūres noslēgumā gadsimta jautājums. Kam domāts šis auto? Manuprāt, šī automašīna derēs visiem.
gan kā ģimenes auto, gan kā dienesta auto, jo tam ir plaša dzinēja izvēle, sākot no iekšdedzinējiem, plug-in hibrīdiem un mild hibrīdiem. Tāpatās arī gan priekšpiedziņa, gan pilnpiedziņa. Automašīnai ir 7 gadu garantija un tam ir izmantoti mūsdienīgi materiāli.